Gatavi? Jā! Sir, yes, sir! Mēs esam 4 brāļi, un mēs atbildēsim tēt uz jautājumiem. Aiziet. Gatavi? Piekto reizi jākrist. Jānis stabil. Pagaid, varbūt izdiskutējam šo. Labi, Jānim. Jā. Jānim. Labi, ejam tālāk. Pēdējais, ko atceramies, kad Kozmins ar hantelēm, ar lielām ģirām, svāru bumbām brauca. Es jau to mūsu jautrībai daru. Mums bija izaicinājums, Kur bija jāuztais transporta līdzeklis. Kozmina plāns bija mest šīs svaru bumbas un pievilkt sevi klāt. Un kā viņš demonstrēja, ka viņš to darīs, ka viņš šitā mētās un vilks klāt. Un šādā veidā ļoti ātri uzveiks trasi, par ko mēs smējāmies līdz asarām. Un vēl stiprāk smējāmies, kad reāli sāka viņš to darīt. Izdarīja pirmos 2 metienus un pateica, oi! Kas notika? Tad mēs no tā secinām, ka esmu visjautrākais. Tu esi visinteresantākais. Es gribētu izcelt Kozminu, jo viņš spēlē ģitāru. Es arī spēlēju ģitāru labāk nekā Kozmins. Es gribētu izcelt Jāni. Es neesmu dzirdējis nevienu, kas spēlē sliktāk par Kozminu. Es arī gribētu izcelt Jāni. Jānis trenējās dziedāšanā. Jāni nodziedi. Es arī gribētu izcelt Jāni pāri palodzei un atlaist. Sveiciens Marijai Valmierai un Naumo Valmierai. Juris Naumo sveicina. Es no Bētlemes Mariju. Marijai Valmierai sveicienu manai dziedāšanas skolotājai. Es neesmu pāris mēnešus bijis. Nekas. Tu varētu, man atkal likās, Kozmini, ka tu mani izcelsi. Dzied Jānītis aizkrāsnē. Nāc Marijā zotes. Māci man dziedāt Valmierā. Runcīti šito te krosānu iejūksim. Bļaut, es laikam negribētu Juri dienu. Kas man? Tas arī ne. Zēš, ka vēl tikko pateikts masīvs sievai. Iedomājies Kozmina dzīvi tāds. Tā, aiziešu uzēst maizi, Haribo, majonēs, banāns. Un tu esi kā sasiets, tu nevari neko citu, tikai to. Jā, banāns. Tā, labi, padarīšu kaut ko interesantu. Vai kaut kāda stratēģija 20 stundas jāspēlē. Labi, nečurāšu. Pamīzīšu uz beņķi. Kas te par sūdi? Un atkal Kozmins mūs sasmeidina. Kozmins ir izaicinājums būtu, bet ja Jānsim ir tie DJ, tad es šobrīd esmu jau tādā posmā, ka man patīk pa naktīm gulēt. Es pēdējos pasākums vienkārši 3 reizes pa nakti stājos guļu, lai atbrauktu līdz mājām mašīnā un tāpat netiek galā. Kur tur vēl līdz rīta gaiļiem spēlēt. Man liekas, no 18 gadu vecuma es īsti neesmu mainījies. Vispār mēs skatījāmies to Nila video nesen. Tu izskatījies 20 gadīgs. Tur mēs tieši bijām beiguši tievēt tos 2 pirmo reizi. Prāts noteikti ir pieaudzis man. Tikai Jurim, es teiktu, prāts pieaudzis. Oskaram var redzēt izmaiņas tīri vienkārši pēc fotogrāfijām, kur viņš stāv pie cita bēmbja katru reizi. Man var mērīt bēmbja evolūcijā. Jā, viņš identiski izskatās visu laiku, un tad tikai vienkārši bēmbis, tas ir tas kāds. Kozminam var redzēt, ka viņa draugi visi apmirst un rodas jauni piedzimst. Viņam bildes no draugu bērēm. Jā, man, nezinu, resnāks esmu palicis. Ko? Nopietni, domā, nevar pamanīt? Ir bišķi. Es teicu veselu teikumu, bet laikam caur taukiem ausīt jau neietecē. Tas ir Nils!
Par vietām, kur brauksim ēst, mēs citreiz izstrīdamies. Jā, Juris grib uz kādu bio izgāstu. Mēs gribam, kurš pasniedz ēdienu. Uz šķīviem. Nevis iesver spainī. Tā nav tiesa, viņi melo. Jebkurš cilvēks piekritīs, ka var aizbraukt normāli, paēst kartupeļus, visu. Un Uz zemnieku saimniecību pat aizno no fūras piekabs. No sērijas ēdienas sākās tikai tad, ja viņš ir vismaz vilnas zaķis izmērā. Jurim patīk ēst daudz. Kvalitātei nav nozīmes, galvenais kvantitāte. Cena ir arī nozīmīga. Cena arī. Var lēti un daudz pārēst. Kvalitātei ir nozīme, bet es neesmu sastapis nekvalitīvu ēdienu. Jo es izvēlos labas vietas. Nu, ej, kāds nākamais jautājums? Jo es pirmkārt uzreiz sāku ātrāk šajā visā piedalīties, pats pirmais, tad jūs sākat, un tu vispār nobremzēji riktīgi vēlu. Es esmu jaunākā versija. Vecāki saprata, ar 3 reizēm nesanāca, vajag 4. Un te es esmu apgaismoju pasauli. Un pēdējā šovā uzvar Oskars. Es domāju, tu par Jāni caur spirāli.